Kur tālākies S&P 500 indeks, droši vien tāds šodien aktuāls jautājums. Ne šodien tikai, bet vispār kopumā šajā brīdī, jo, vismaz kā es to skatos, ja, indeks ir, burtiski tur dažus procentus no savām augstienēm. Jā, bija tur kaut kādas, bija pārdošanās, bija kritumi, ir notikusi strauja atgūšanās. Bet vai tiešām tā situācija ir tikpat laba kā iepriekš pirms šiem tarifiem? Es domāju, ka nē, jo pagaidām ir pauzīts, redzam, tur darījumi nav, skaidrs, kaut kāda tarifa būs, ietekme būs. Ar to domājot vienkārši tā varbūtībās, kur tālāk? Strauji uz augšu? Nezinu. Vai jāsola kritumu? Es nezinu, kritumā negribās solīt, es jau tādā ziņā varbūt esmu mazliet uz to pesimismu noskaņots un varbūt īstenībā vajadzēja vienkārši pirkt tajā brīdī, kad tur zemākie brīži bija tur tirgos, bet tajā brīdī jau nekad līdz galam precīzi nevar zināt. Bet šajā brīdī no varbūtībām un tīri no skatījuma, kur mēs esam tagad un kur bija tirgi iepriekš pie scenārija, kad vēl nebija šis visas tarifu tik lielā spilgtā mērā, un es gribētu teikt, ka nekas nav atcēlies. Viss turpinās, vienkārši pauzīt. Tāpēc es nezinu. Vai pārdot? Nezinu. Vai pirkt? Es šodien nepirktu.